Čau visiem, sveicināti jaunā video. Esam ceļā uz laukumu, kā jau ierasts. Šodien mums atkal ir braukšana. Un neprasiet, kura braukšana, es vairs neskaitu, es vairs pat īsti nezinu. Bet jāaizbrauc uz laukumu. Šoreiz ar moti, tā es būtu braucis ar Bembi, visticamāk. Bet ar Bembi sanāca tā, ka Bembim izskatās, ka sajūgs ir noklājies. Tāpēc tagad būs jāpabrauc ar moci. Protams, pirms eksāmena droši vien, ka nav pats tas labākais variants, miksēt ar močiem, braukt īpaši jau čopers ar strītu, ja tur, protams, uzreiz biškiņa atkal ir tā adaptācija. No viena moča pārlikt uz otru, un pirms eksāmena droši vien tas nav pats tas labākais variants, bet, kā saka, Bembis ir biški noklājies. Uz servis tikām 25. pēc Jāņiem, tas ir kā reiz tajā dienā, kad man ir eksāmens, tā ka būs jāpabrauc ar čoperu tagad. Nu nekas, arī labi ar čoperu arī vajag pabraukt. Kaut kādu mākoņu varētu būt, ka šodien līs. Kaut ko jau solīt pēc pāris stundām. Tā jau redzēs, kā mums ies. Čau! Es esmu klāt. Izstās, bet solī pēc kaut kādām dažām stundām. Varbūt, ka paspēs vēl izbraukt. Tornītis skatos, ka es salikts atpakaļ. Bet zinu, kā man veicas ar tām braukšanām pa lietu. Tas ir vienkārši. Es jau iepriekšējo reizi, ka brauc, tad arī bija lietas, un šodien atkal ir lietas. Bet labi, nekas, kā man saka, pa lietu jau arī izbraukt kaifs ir. Vismaz kaut kāda nedaudz savādāk pieredze. No vienas puses jau laikam labi. Tik cik biļiņi izbrauc ar čoperu, atkal ar šito nemāk braukt. Tas gan nav labi. Vai biļiņi, vajadzētu bišķi pierast pie moča atkal. Kaut kas nav man atkal labi ar tiem konusiem. Labi. Tiksim līdz darba temperatūrai. Es pa sev runāju, ne pa moci. Tā, labi, lēnām silstam. Nezinu, nav labi ar mani. Pāris dienas neizbraucu ar šito mocu, vairs nemāk braukt. Nav jau tā, ka es ar čoperu arī būtu baigi braucis. Ar čoperu es šodien arī tagad izbraucu. Pirmo reizi pa kaut kādu laiku. Man liekas, pirms nedēļas bijām aizbraukuši līdz Smiltenai, atpakaļ ceļā uz Strenčiem. Bet ar čoperu, jā, tagad nav brauc kādu brīdi, tāpēc īsti nesaprotu, kāpēc es šito nemāku braukt. Kaut kā man ar tiem konusiem, nezinu, kas notika. Labi, vienkārši. Vajag atkal dažas reizes izbraukt. Nevajag tagad tas pāris apus izbraucis, paprovējam visas figūras atkal no jauna. Kaut kā, lai sanāk. Sadāk, es jau bišķi sāk jau baidīties, ka es te vairs galīgi neiet figūras izbraukt. Lai gan, kad es braucu, pāris dienu atpakaļ, man liekas, pirmdien. Tagad ir trešdiena. Tā ka, jā, baigi jocīgi ar mani. Provējam. Kaut kā laikam, kamēr uzsilst vai ko. Man ar to silšanu ir tā kā dīzeļiem ziemā. Bet, labi, kaut kā izbrauksim. Cerams, ka uz eksāmenu būšu pamodies. Tādā ziņā, ka figūras atkal jēgšu izbraukt.
kaut kā tā vēl stoplīniju izbraucam. Kaut kā uz doto brīdi it kā nelīst lietas. Figūrs bija patrenējies, ir pienācis laiks gāzt uz pilsētu. Krustojumā brauksim pa kreisi. Okay. Tuvojas lietus, kur soli pēc dažām stundām. Cerams, ka paspēsim līdz tam laikam izbraukt, un šoreiz tiksim cauri nesalījuši. Pagaidām jau forši nelīst. Jā. Redzēs, kā būs vēlāk. Nu, kaut kādas pīles krīt, bet salīdzinoši maz. Nu jā. Mani joprojām priecē, ka pārgāja no sajūgas spiešanas ar 4 pirkstiem uz 2. Pašam šķiet braukšana drošāk, īpaši tad, kad taisnītē nedaudz uzstiep. Nākamajā krustojumā brauksim pa labi. Okay. Pa labi? Okay. Beidzamās braukšanas jau sāk justies diezgan brīvi. Valmieras ielas jau vairāk kārt ir izbraukts, tāpēc trajektorijas ir skaidrs. Var salīdzinoši brīvi justies un, protams, ik pa brīdim nedaudz uzstiep. Atceries, kad Lidlu neaizskrien pa kreisi. Skaties, kur ir apturēšanas vieta. Te jau? Nu jā. Nu, es pastāvēšu došu ceļu, jā? Ok.
Brauksim vēlreiz uz šo vietu. Ok. Brauksim pilnu apli un atpakaļ Smiltenes virzienā. Ok. Tad paskaties, kur ir apturēšanas vieta uzzīmēta. Nu redzēju, jā. Apstājies tagad, jo reku nāk mašīnas. Un kāpēc te ir apturēšanas vieta, kāpēc mēs nedrīkstam braukt ieskrējienu joslā? Tāpēc, kad tā josliņa satiekās divi vienā. Mums tā ir it kā ieskrējiena, bet viņiem tā ir bremzēšanas, un viņi atrodas uz galvenā. Līdz ar to redzi, kā tas te nāk nost. Jā, ok. Jā. Un tad, ja mēs tā izbraucam priekšā, tad viss slikti. Brauksim centra virzienā. Bez kļūdām, protams, neiztikt. Reizēm aizmirst izslēgt virzienu rādītāju un kādu ātrumu ierobežojumu palaiž garām. Virzienu rādītājs ikar. Palik, jā? Ui. Jā. Šito neaizmirst. Pirms eksāmena šī nav pati tā labākā praksa. Rīga. Ok. Tāds ļoti ātrs esi, un tas it kā ir forši, jo ar moci ir jābrauc dinamiski, tur neko nedrīkst pārmest. Jā. Bet skaties vienkārši tā, kad arī piesardzīgs, lai nav tā pārgalvīga tā dinamika. Dinamika ir forši, viss labi viņai jābūt, bet bez pārgalvības. Okay. Tā, lai tu, pareizāk būtu teikt tā, brauc dinamiski, bet tā, lai tu pats vari visu izsakot un tiec visiem notikumiem uz ceļa līdzi. Ok, jā. Pareizi tu saki. Degvielu 2 iedaļas, kā domā, vajadzēs pildīt šodien vai iztiksim? Cik tur rāda? 2 iedaļiņas. 2, tad... droši vien, ka vajadzētu uzpildīt. Aizbrauksim līdz viršiem kaut kādā brītiņā. Ok.
Baigā satiksme šodien atkal īstenībā. Pa labi krustojumā. Jā, es arī skatos, ka palikusi intensīvāk. Nav jau vēl īsti pat pusdienas laiks. Kreisi. Brauksim pa labi. Okay. Pēc tam nākošajā pa kreisi. Okay. Krustojumā pa kreisi. Okay. Pa kreisi regulējumā krustojumā. Okay. Virziens. Ai, šitas bīstami. Ja paliek virzienrādītājs, tas galīgi nav labi. Jā. Par to eksāmens var arī beigties. Jā. Patreiz pa labi krustojumā. Pa kreisi.
kreisi. Okay. Ui. Ui. Tāpat no labās maliņas labās, ejam jā. taisni. Pa kreisi. Stojumā pa kreisi. Okay. Varēja pārkārtoties to kreiso joslu un kreisē joslai pa vidu. Krustojumā pa kreisi. Jā. Jo šis ir vienvirziens, un tu iebrauc tā kā aiz zīmes sākās vienvirziens, tu redz, ka labā josla aizņemta, aizmirstam par to labo. Mums nevajag, jo mums ir vēl viena josla, kas ved tajā pašā virzienā, un tā ir kreisā, bet tad skaisti ieņemam to kreiso ar visu virzienu rādītāju, visu pārkārtošanās manevru, un tad, ja mēs vienvirzienu ielai izmantojam kreiso joslu, tad braucam skaisti, cēli pa vidu. Okay.
30 tikai no Zīmes. No Man tās likās, pusītes visas ielas garumā ir 30, bet no šīs puses braucot rekurtē tikai no Zīmes. Nu vot, man likās, ka es Zīmi nepamanīju, ka brauc no apģērā, jā. Tāpēc man sajuk. Tāpēc man sajuk, jā. Pa labi krustojumā. Ok. Vai tās karš grib iegriezties? Jā, tam būs pagrūti. Sanāc jau. Nu, pa apmalēm gan nobraucu, bet nu iegriezajām. Tā jau ir no tās puses grūti. Ja turēs tas aiziet bišķi uz slīpi. Jā, man būs jāpagaida. Tu vari iebraukt varbūt pieturā man uzgaidīt. Jā, ok. Šitā kravinieka var braukt ārā. Ok. Un lietus ir klāta. Izskatās, ka šodien nesalījuši nepaliksim. Redz, ka lietus arī ir klāt. Lietus ir klāt, jā. Šādos apstākļos tev jāpiedomā, ka segums jau kļūst slidenāks. Jā. Bez straujām pātrināšanām un bremzēšanām un tā, kā tur bija pareizi, vai ne? Okay. Tagad, atskatoties uz saviem jaunajiem braukšanas paradumiem, saprotu, ka man jaudīgi motus nevar dot. Jāatvainojas pie reizes sevi teikt, ka viņai visu laiku man jācenšas dadzīt. Bet nu ko lai dara, ka patīk uzstiep? Vēl kreisi. Pa kreisi? Piedod, jā, pēdējā brīdī pateicu. Viss kārtībā, gadās. Pēc tam pa labi krustojumā. Ok. Ok.
Šitiem jāuzmanās. Bet īstenībā, man liekas, ritīgi satiksme šodien ir paliela. Nu, jā. Cik te tagad ir pulkstenis? Kaut kā 11, 12? Tagad ir 12:08. Tad ir skaidrs viss. Te kaut kādas dienas atpakaļ ar pagājušajā nedēļā arī bija tā, ka vienkārši pilsēta likās, ka ir paralizēta, bet tad atkal bija visiem izlaidumi un tādas sāks lietas. Pasies kādu rindu no tās puses. Nu nekas, pastāvēsim. Pastāvēsim, pagaidīsim. Jā, kas mums cits atliek? Jā. Vismaz nelīst tik traki. Bišķi tikai. Nu, kaut kas jau tāpat līst, jā, bet nu vismaz stāvs negāž un labi, ka zibens nav un krusa nav. Jā, nu tas gan jā. Krusi jau tagad vismazāk vajadzēja, jā. Vai ne? Kaut gan soli jau te visu laiku kaut kāda oranžie brīdinājumi staigā. Jā. Tu zini, 3 luksafors es te vēl nekad neesmu stāvējis. Man liekas, ka sanāk 3. Pirmīt stāvējām, tagad 2. Nu tagad būs. Tagad 2. Tagad 2. sanāk. Jā. Ja redzēs, varbūt 3. sanāks. Nē, tagad jau tu esi 1. jebkurā gadījumā aizbrauks. Es varētu palikt vēl pie 3. Tad es tikmēr iebraukšu Valletā, šopingā. Vai ne? Krustojumā brauksim pēc tam pa labi. Ok. Ok. Krustojumā pa labi.
Okay.
Kustojumā pa kreisi. Diezgan forši izbraucām pa pilsētu, bet nu jau lēnām dodamies atpakaļ uz laukumu. Tā, tev vēl viena nodarbība ir. Tagad, ja tev vēl ir spēks un vēlēšanās, var pabraukt vēl figūras, bet prātīgi, jo tiešām segums var slīdēt. Jā. Un vajadzētu būt labi. Jā. Ka ir jābūt varbūt uzmanīgākam. Ja tu būsi uzmanīgs un domās līdzi, tad viss būs forši. Ok. Centīšos domāt vairāk. Jā. Un būt uzmanīgāks. Tā, es saku, lai tu vienkārši pats paspēj noreaģēt. Noreaģēt, pamanīt, pieņemt lēmumu, pareizo lēmumu. Un tā, lai viss ir forši. Jo tā trajektorijas tev ir, viss zīmes ievēro. Nu, tur pie Lidla pirmajā reizītē tu aizsteidzies, bet to es ceru, ka tu atcerēsies. Jā, to es taču atcerēju. Tā kā, jā, pārējais viss ir. Protams, nākamajā nodarbībā vēl tur, es nezinu, vai es braukšu vai Lauris. Jā. Ja Lauris brauks, tad es pateikšu, ja tad es atcerēšos, tur CSDD rajons ir jāizbraukā vēlreizīt. Mēs tur braucām ar Lauru viendien. Jā, bet ir tā, pirms eksāmena aizbraukt, tur izbraukt caur to CSDD un tā, un tad jau vajadzētu visam būt skaisti. Jā, ok, labi. Čopers ar salīs. Viss salīs. Viss ir salīs, jā. Un davai es paprovēs vēl tās figūras izbraukt pāris reizes. Jā, droši, pilnīgi droši. Ja ir vēlme un spēks, tad tik brauc. Kā jau esmu salīs, tā jau pie reizes. Nu, tā jau vairs nav ko, vai ne? Vairāk jau vairs nespēju. Tā jau. Kā jau esam atbraukuši atpakaļ uz laukumu, un es tāpat jau esmu salīs, kāpēc gan neizbraukt figūras vēlreiz? Un galvenais nenošļūkt uz sāniem, tas ir pats svarīgākais šobrīd, bet izbraukt jau varam. Tīri tā, lai vēlreiz atsveidzināt zināšanas. Davai izbraucam man klasisko ar vienu roku turot stūri, uztaisam mūsējo triku. Nu, es jums teikšu, es negribu samuldēt, bet es taču jums saku, ar vienu roku vieglāk izbraukt nekā ar abām turot stūri. Es nezinu, kas tas tāds ir. Nu, šitie konusi. Es nezinu, kāpēc, bet kaut kā vienbrīd man viņi baigi labi sanāca. Un tagad atkal kaut kā, vai es nevaru to ritmu atkal dabūt, kaut kur esmu pazaudējis, vai kas pa vainu ir. Nu, izbraukt, es jau it kā viņas izbrauc, bet pašam pēc sajūtām nav tā, ka forši, ka sanāk. No. Izbrauksim vēl pāri pa laipu. Abas divas šķēršļu apbraukšanas. Nu, laipa nevar saprast, it kā liekas pēc skata, ka varētu būt slīdeni, bet laikam jau nav, nevar saprast. Kaut kas ir 50 bija, to es taču redzēju 54. Varbūt bija vienbrīd bišķiņ ātrāk, bet tā arī pa lielam vajag. Tur ar kaut kas bišķis 50 bija, varbūt pa vēlu nedaudz sāk bremzēt un paprobējam uz stop līniju. Nu, te pie konusiem, pirms es sāku bremzēt, kaut kād 50 bija, varbūt 49. Bišķiņā ātrāk varējām. Man gribas domāt, ka ja es tagad pa lietu varēšu smoki izbraukt šitās figūras, tad jau eksāmenā būtu jābūt pēc idejas baigi vienkārši, tad, kad ir savs segums un nav visu laiku jāstrso pa to, ka varētu kaut kur nokrist. Blīn, kā sāk līt. Man vēl uz māju jātiek ar čoperi. Jo Bembim, kā jau es jums teicu, sajūgs noklājās, tā jau es brauktu ar Bembi. Bet, blīn, vēl pa lietu jābrauc uz māju. Vispār vāks. Apstājies, paskaties pamāju. Apstāties es negribu, bet pamāt es varu. Izbraucam konus. Jā, redz, vajag to ritmu noķert, tad jau ir ok. Blīn, es domāju, ka es pirmī biju slapš, bet tagad es toču esmu slapš. Fīgi eķi vienkārši.
Bļi, nē, es vairs nebraucu, man pietiek. Ielīdīšu pie Evits mašīnā. Viss. Beidzam, pietiek. Jums vēl ir brīvvietiņa. Es pie jums ielīdīšu. O, paldies. O, Lauris atēja. Šī sērija nu ir noslēgusies. Paldies, ka skatījies. Tiekamies nākamajā sērijā. Čau! Šodien salī. Es pirmī domāju, ka es salī. Izrādās, ka es tagad salī tikai.